Pastāstīšu jums par mūsu ražoto Amber 365. Tāds modelīts ir pieejams pie mums. Ko es varu pateikt par šo laivu? Ļoti viegla, kompakta, trīsvietīga airu laiva ar iespēju pievienot tai motoru aizmugurē. Transis ir izveidots uz īso kāju. Šobrīd šī laiva šeit ir redzama tādā standarta izpildījumā, ko mēs saucam par standartu. Tad šai gadījumā ir bez kādām papildus lietām, kādas mantu glabātuves vai kādas riteņi vai moldings, stīpas zem ķīļiem, rokturi un vispārējās lietas. Ja? Tad šāds izskatās standarta izpildījums, kur laivā ir izveidotas 3 sēdvietas. Viena priekšpusē, viena vidū, viena aizmugurē kā gaisa pontoni. Ja? Tad šos pontonus ar ārpus savieno šie kondensāta korķi. Tātad kompakta, trīsvietīga, viegla, divatāvu viegli ir nesama tā laiva. Teikšu, trimarāna tipu laiva ar izveidotiem sāna ķīļiem. Ko tas nozīmē? Šajā laivā droši var stāvēt kājās, pārvietoties, pārkāpt. Ja? Viņa ļoti ātri izlīdzinās un ir stabila. Un, attiecīgi arī, protams, tas laivas šī forma iedod šo telpu iekšā šajā laivā. Ja? Klājas ir stiprināts ar ribām. Tātad, tā kā stikls šeit materiāls ir elastīgs, ja, lai šī grīdi nekustētos, ir ielīmēts šādas ribas visā garumā uz laivas grīdiņas. Ja. Standartā laivā būs vienmēr pieskrūvēti airu duļi airēšanai, kur izvietot šeit, tātad sēžot uz vidējā pontona vai, teiksim, šīs sēdvietas ar muguru pret priekšgalu, ar skatu uz transi, mēs ērējam šo laivu. Ļoti viegli slīd pa ūdens virsmu. Ja, tā kā šo cāņu ķīļu dēļ iegrima ir ļoti maza. Motoru var pievienot, optimāli pietiek ar 5 zirgspēkiem, ja, bet kapacitāti testējot bija līdz 15 zirgspēkiem. Var uzkarināt motoru ar īso kāju. Laivas priekšpusē un aizmugurē ir iestrādātas cilpas atsiešanai. Vai piesiet laivu pie piestātnes, pie piekabes, vai izvalkot krastā, ja, lai tā neaizdreifē projām. Lūk, šāda te laiviņa. Jāatzīst, ka šis ir viens no vispopulārākajiem mūsu ražotajiem modeļiem. Un, protams, ka šo laivu ir iespējams kompaktēt jau ar kādu jūsu vēlamo papildu aprīkojumu pēc vajadzības. Šajā gadījumā, ja tā ir copa, tad kāda tā ir copa, vai tā ir spinningošana, vai tā velcēšana, vai kāda piejūras zveja. Tieši tāpat tās var būt arī medības, ja, vai vienkārši atpūta dabā uz ūdens. Blakus ir viņas māsa. Tātad, ja, šeit šī rinda visi ir 365. modeļi. Tātad šāds laivas dibens apakšā. Ja. Ir vidējais ļoti izlīdzināts ķīlis, kur sākās pacēlums priekšgalā, un tad ir šie sāna ķīļi, kas arī tad piedod un piešķir šajā laivai šo stabilitāti esot uz ūdens.